Sveika! Šodien mēs sāksim jaunu tēmu un runāsim par sievieti un vairogdziedzeres. Izrādās, ka sievietes 4 biežāk slimo ar vairogdziedzeru problēmām nekā vīrieši. Mēs jau esam aplūkojuši hipotalāmas hipofīze olnīcu asi, kā arī hipotalāmas hipofīze virsnieru asi, un šoreiz mēs aplūkosim hipotalāmas hipofīze vairogdziedzeru asi un to, kā šī asa saistās ar olnīcām un ar virsnierēm. Tāpat es piedāvāju šo schēmu, lai tu atcerētos, ka mēs esam runājuši par tādu kā somatotropo hormonu un prolaktīnu, jo izrādās, ka hipotalāma izdalītais hormons, kas stimulē hipofīzi izdalīt vairogdziedzeru stimulējošo hormonu, ka šis hipotalāma hormons nedaudz ietekmē arī somatotropo hormonu un prolaktīnu. Vairogdziedzeres latīņu valodā ir glandula tireoīdejā. No tā arī šis nosaukums, ko mēs arī latviešu valodā kādreiz tiek lietots. Tagad nedaudz par anatomiju. Tātad vairogdziedzeres ir tauriņveida orgāns, kas atrodas kakla priekšpusē. Tam ir 2 daivas, un tas ir savienots ar sašaurinājumu, kas atrodas virs krūšu kaula bedrītes. Un bieži vien, tas ir šeit, ārsti to sataust un pārbauda, vai vairogdziedzeres ir palielināts vai viņš ir normāls. Grūtniecības laikā, un ja ir kaut kādas problēmas, tad viņš var arī palielināties. Parasti tas sver 18 līdz 25 gramus, ir ļoti labi apasiņots, un tā struktūru veido miljoniem šūnu, funkcionālo grupu, kas ir apvienotas tādos folikulos. Un par folikuliem mēs runājām, kad pieminējām olnīcas. Šī folikuli uzņem uzturvielas, viņi sintezē hormonus un arī tos izdala tālāk asinīs. Un tātad, kāda ir šie hormoni saistībā ar hipotalāmu hipofīzes vairogdziedzera asi? Tātad ir TRH, tireotropisko hormonu atbrīvojošais hormons, kas ir no angļu valodas tiriotropin releasing hormone, tad ir TSH, biežāk dzirdēts tireotropais hormons, vairogdziedzeres stimulējošais hormons, ko izdala hipofīze, un hormoni, ko izdala pats vairogdziedzeres T4, T3 un reversais T3. Vairogdziedzeru hormonu funkcijas ir 3. Galvenā ir termoģenēzes regulācija, otra galvenā ir vielmaiņa, oghidrātu un tauku vielmaiņa, un trešā ir nodrošināt augšanu un attīstību un reģenerāciju. Tātad, kāda ir šī asa? Tātad, hipotalāms izdala tireotropisko hormonu atbrīvojošo hormonu, un hipofīze izdala tireotropo stimulējošo hormonu, TSH, vairogdziedzeru stimulējošo. Un, kā es jau minēju, šīs hipotalāma hormons ietekmē arī somatotropo hormonu un prolaktīnu, bet par to es vairāk nerunāšu, nejaukšu galvu. Pats vairogdziedzeres izdala T4, T3 un reverso T3. T3, tas ir aktīvais vairogdziedzeru hormons, un arī T4, viņi sniedz atgriezenisko saikni hipotalāmam, un tad hipotalāms tālāk izlēma, ko darīt, vai vajag stimulēt hipofīzi, un hipofīzē vajag stimulēt vairogdziedzeri, vai arī nē. Bieži vien ārsti analīzēs liek noteikti TSH kā to vienīgo hormonu, kas raksturo vairogdziedzeri. Un zināms pamats tam ir, jo mēs redzam, ka tas saņem šo atgriezenisko saiti no hipotalāma, un tas ir tas, kas liek vairogdziedzerim arī uzņemt jodu, viņš liek ražot T4, T3, viņš ir diezgan būtisks, bet bieži vien ar to vien nepietiek, lai izprastu tās problēmas, kas mums rodas ar vairogdziedzeri. Tātad TRH, tas ir hipotalāma hormons, tireotropisko hormonu atbrīvojošais hormons. Viņa izdalīšanos veicina stress, ja mums ir kaut kāds stress, viņš
izdalīsies arī temperatūras svārstības, un te biohakeriem, piemēram, karsta sauna, augsta pelde, tad tas veicinās šī hormonu izdalīšanos, bet šī hormonu izdalīšanos nomāks vairogdziedzera hormons, šis aktīvais T3, caur atgriezenisko saikni, kā arī dopamīns, kas ir gan hormons, gan arī neiromediātors. Un arī medikamenti, kas darbojas līdzīgi kā dopamīns. TSH, tas ir šis tireotropais hormons, jeb vairogdziedzera stimulējošais, viņa izdalīšanos veicina hormons, kas nāk no hipotalāma, TRH, noradrenalīns, kas ir saistīts ar stresu, un šī hormona izdalīšanos nomāc šī atgriezeniskā saikne, ko saņem caur T3 un T4, arī dopamīns, bet vājāk, kā arī glikokortikoīdi. Un glikokortikoīdi ir medikamenti, ko bieži vien nozīmē iekaisumu gadījumā, alerģisku reakciju gadījumā, autoimūnu slimību gadījumā. Viņus rekomendē lietot 2 nedēļas, bet bieži vien, ja ir hroniskas slimības, tad cilvēki viņus lieto gadiem ilgi. Un šis TSH hormons nosaka joda uzņemšanu vairogdziedzerī, un jāsaka, ka vairogdziedzerim ir arī tāda autoregulācija. Viņš arī pats regulē savu darbību, atšķirībā no daudziem citiem hormoniem, ar to viņš atšķirās. Un šī autoregulācija ir atkarīga no joda daudzuma vairogdziedzerī. Tāpat šis TSH regulē to, cik daudz veidosies T3, T4, un, ja, piemēram, gadījumā ir tā, ka ir kaut kādas problēmas cirkādas ritmā, tad šeit var arī parādīties problēmas, jo TSH izdalās atbilstoši cirkādas ritmam, par ko mēs zinām, un viņš tāds vidējais līmenis ir no rīta, tāpēc analīzes ir vēlams veikt no rīta, bet viņš var būt paaugstināts, pazemināts citos diennakts laikos, un viņa izdala ir pulsveidīga. Savukārt, ja ir hipofunkcija samazināta vai hiperfunkcija, vairogdziedzera pātrināta, paaugstināta funkcija, vai arī ir Kušinga sindroms, kas rodas no ilgstošas glikokortikoīdu lietošanas, vai arī ir depresija, tad nojūg šis cirkādas ritms, un tas ir jāņem vērā, izvērtējot TSH, kas tad notiek pašā vairogdziedzerī. Te es gribu nedaudz parunāt par aminoskābi tirozīnu, kā arī par tireoglobulīnu, ko saīsina ar TG, un par hormoniem. Tātad T4, T3, un tātad T4 ir tiroksīns, un T3 ir trijodtironīns. Un jod norāda uz 3 joda atomiem, un T4 šis 4 norāda uz 4 joda atomiem. Un reversais T3 tur arī būs 3 joda atomi, bet viņš būs, kā, ja mēs runājam salīdzinājumā T3 un reversais T3, tā kā labā un kreisā roka. Viņi ir līdzīgi, bet tomēr kaut kas atšķirās. Šeit ir šīs ķīmiskās formulas, un te es gribu minēt tirozīnu. Tirozīns ir aminoskābe, no kuras veidojas tireoglobulīns, un te ir vajadzīgs jods, lai veidotos tireoglobulīns. Un no tireoglobulīna savukārt veidojas T4, T3 un reversais T3. Vēl es gribu pastāstīt par to, ka viena lieta ir, kā hormoni izdalās vairogdziedzerī, bet otra lieta ir šie paši hormoni perifērijā, jo mums ir ļoti svarīgi, lai šie hormoni nokļūtu audos. Tātad tiroksīns T4, viņš ir galvenais vairogdziedzera hormons, un 90% no vairogdziedzerī izdalīto hormonu daudzuma veido tieši tiroksīns. Trijodtironīns
T3 tā aktivitāte ir 10 reizes lielāka nekā tiroksīnam, tāpēc tiroksīnu uzskata par pasīvo hormonu, bet T3 par aktīvo hormonu. Bet tikai 10% T3 veidojas vairogdziedzerī. Pārējie 90% triotironīna veidojas visā pārējā organismā, mērķaudos, visās pārējās šūnās. Un tieši T3 nodrošina vairogdziedzera hormona efektu organismā. Tad vēl vairogdziedzerī veidojas reversais T3. Varētu teikt, ka tas veidojas ļoti maz, bet tas ir savā ziņā kā tādas bremzes. Un organismā, kad nokļūst šis T3, vai arī, ja viņš veidojas organismā no T4, par ko mēs nedaudz vēlāk parunāsim, tad viņš ir kā tāds bremze receptoriem, jo viņš pievienojas šūnas receptoriem, turpat, kur var pievienoties T3, bet T3, pievienojoties receptoram, rada šo vairogdziedzera efektu. To reakciju, kas ir vajadzīga. Bet reversais T3 nobloķē šo receptoru, un līdz ar to tur nevar pievienoties aktīvais T3 un nenotiek šī vajadzīgā reakcija. Savā ziņā reversais ir vajadzīgs, jo viņš ir kā bremze, lai par daudz aktīvi nedarbotos T3, bet ja viņa ir par daudz, un es arī stāstīšu, kāpēc viņš veidojas par daudz, tad līdz ar to, pat tad, ja T3 asinīs ir pietiekošā daudzumā un reversais T3 ir nobloķējis receptors, tad cilvēks jutīsies noguris un viņam trūks enerģijas. Un tātad tiroksīns, kas veidojas vairogdziedzerī, viņš nokļūst asinsritē. Un, lai viņš tiktu transportēts pa asinīm, viņam ir vajadzīgi olbaltumi. Viens no tādiem ir TBG, tiroksīnu saistošais globulīns, kas transportē T4 asinīs uz mērķa orgāniem. Un, ja tiroksīns ir saistīts ar TBG, un apmēram 70% tiroksīna ir saistīti, tad viņš ir arī neaktīvs. Arī T3 tiek transportēts ar olbaltumiem, arī ar šo TBG, bet T3 nav tik cieši saistīts, viņš daudz vieglāk atvienojas. Vēl ir arī citi olbaltumi, ar ko ir saistīts tiroksīns, un tikai kādi 5% ir brīvi. Un līdz ar to kādreiz analīzēs liek noteikt arī brīvo free T4 hormonu. Un tas ir tas brīvais, kas ir tiešām tas aktīvais, kas var piesaistīties šūnām, no kura var atbrīvoties tas viens joda atoms, un tad viņš kļūst par šo aktīvo T3, kas var radīt savu efektu uz šūnām. Un tāpat arī var noteikt brīvo T3, un tāpēc ir ļoti svarīgi redzēt, cik daudz ir arī šī brīvā hormona. Un perifērijā no tiroksīna, no T4 veidos gan reversais T3, gan aktīvais T3. Organisms diennaktī saražo apmēram 90 mikrogramus tiroksīna, apmēram 10 mikrogramus T3 un apmēram 1 mikrogramu reversā T3. Mēs redzam, ka apjomi ir ļoti, ļoti mazi, bet mēs saprotam, cik liela nozīme tam ir, jo, ja viņu pietrūkst, tad rodas nopietnas problēmas. Tātad T4, kas ir tas neaktīvais, viņš var konvertēties divos veidos tālāk. Tātad viens veids ir, viņš var pārvērsties par reverso T3, kas ir neaktīvais, otrs ir, viņš var pārvērsties par triotironīnu, kas ir aktīvais. Un mēs redzam, ka viņi ir ļoti līdzīgi, abiem ir 3 joda atomu, kā labā un kreisā roka. Kas tad
stimulē to, ka veidosies vairāk reversais T3. Tātad viena lieta ir kortizols. Ja viņi ir par daudz vai viņi ir par maz, veidosies reversais T3. Tāpat arī sintētiskais T4, tas ir medikaments, ko bieži vien izraksta, bet te ir jāsaprot, ka šis medikaments ir tas pats, kas šis hormons T4. Un mums ir jāsaprot tas, lai šis T4 pārvērstos par aktīvo, ir vajadzīga vesela virkne faktoru, jo tas T4 viņš vēl pats nav aktīvs, viņš ir neaktīvs. Un tāpēc, ja ir par daudz šī sintētiskā T4, tad viņš var veicināt to, ka veidojas reversais T3, nevis aktīvais T3. D vitamīna deficīts, estrogēnu dominance, antivielas pret TPO. TPO ir tireoperoksidāze, un sievietēm apmēram 7 līdz 10% sieviešu ir antivielas pret tireoperoksidāzi, un apmēram 3 līdz 5% vīriešu ir antivielas pret tireoperoksidāzi. Un tireoperoksidāze ir tāda viela, kas palīdz veidoties T3 un T4, viņi piedalās šo hormonu izstrādē. Un, ja ir šīs antivielas, līdz ar to neveidosies tik daudz vajadzīgā T3 un T4. Viņi ļoti svarīga tajā, kā pievienojas šie joda atomi un šajās ķīmiskajās reakcijās. Tāpat arī dzels deficīts var veicināt reversā T3 veidošanos. Tātad mēs redzam, šeit ir saikne ar kortizola asi, un šeit ir otra saikne ar olnīcu asi. Un mēs redzam, kā tas ietekmē šo vairogdziedzera asi. Tātad, lai veidotos T4, nepietiek ar vienu brīnumu tabletīti. Ir vajadzīgs vesels komplekss dažādu minerālu vielu un vitamīnu. Jods, tas ir pats par sevi, lai vispār veidotos T4, un arī pie T3 ir vajadzīgs jods. Tad ir vajadzīgs selēns, dzels un cinks, kā arī vitamīns A. Ir vajadzīgs arī riboflavīns, kas ir B2 vitamīns, B6 vitamīns un B12 vitamīns. Kā arī ļoti svarīgs arī labās baktērijas, par ko šoreiz mēs neizvērsīsimies. Te es gribētu pievērst uzmanību riboflavīnam, jo riboflavīns ir svarīgs arī virsnieru asī, arī virsnieru labai funkcionēšanai. Un tāpēc, ja trūks riboflavīna, tad arī tur būs problēmas, un līdz ar to tas atkal radīs tādu disbalansu starp hormoniem. Vēl viena lieta, ko es gribu pievērst uzmanību, ja trūkst riboflavīna, var būt ļoti spēcīgas migrēnas, kā arī pieaug dzemdes kakla vēža risks. Tāpēc šis vitamīns ir ļoti svarīgs, un kā mēs esam varbūt kādreiz runājuši, tad B vitamīns ļoti noplicina kofeīns. Tad te būtu jau jāuzmanās ar kofeīnu, bet par to mēs tagad detalizētāk nerunāsim. Simptomi. Ja ir vairogdziedzera pazemināta funkcija, to sauc par hipotireozi, tad būs izteikts nogurums, nomāktība, atmiņas pasliktināšanās, migla galvā, būs svara pieaugums un grūti būs nomest svaru. Tāpat arī augstas rokas, augstas pēdas un būs grūti sasildīt, uz nakti varbūt vajag pat zeķes uzģērbt, sausa āda, matu izkrišana, plūstoši nagi un arī trauksme. Bet trauksme būs arī pie pastiprinātas vairogdziedzera funkcijas, pie hipertireozes. Un te ir jāsaprot, ka ir ļoti svarīgs tas optimālais vairogdziedzera hormonu daudzums, jo novirzes vienā vai otrā virzienā var radīt trauksmi. Un bieži vien cilvēkiem, kam ir autoimūnas saslimšanas, viņiem šī vairogdziedzera funkcija vienā brīdī var būt pazemināta, citā brīdī var būt pastiprināta funkcija, un viņiem citreiz mainās simptomi no
no vieniem uz otriem, un tāpēc trauksme ir abos gadījumos. Šeit būs izteiktāks tāds panikas lēkmes, sirds daudzīšanās, svīšana naktī, karstuma sajūta, mitras rokas, nevis sausas, bezmiegs, kā arī matu izkrišana un svara zudums. Šeit cilvēks varēs daudz ko ēst, bet vielmaiņa būs daudz ātrāka un viņam būs grūti pieņemties svarā. Vai tev ir kāds no minētajiem simptomiem? Un ja ir, tad atzīmē, kuri ir tie tavi simptomi. Un turpinājumā mēs runāsim par vairogdziedzera hormonu analīzēm un par simptomiem, ko darīt tādos gadījumos. Un pagaidām atā!